Sveiki, mīļie draugi! Šodien 11. novembris, 2023. gads. Un novembris latviešu apziņā ir tāds norimtības mēnesis. Ātri iestājas tumšs vakar, vairāk laika, iespējams veltīt pārdomām. Pārdomām par to, kāda vieta ir mūsu šajā Dieva pasaulē šodien, tagad, šobrīd, kur notiek mūsu dzīve. Mēs varam pārdomāt gan par notikumiem mūsu ģimenē, kas notika vakar, aizvakar, krietni senāk. Mēs zinām, novembris ir laiks, kad latvieši īpaši atminas kādus būtiskus notikumus arī mūsu tautas vēsturē. Kā mēs vērtējam to, kas mēs esam šodien? Kā mūsu izvēles iespaido mūsu pašus, mūsu ģimeni, sabiedrību, kurā esam un dzīvojam. Un gan šovakar, kad svinam Lāčplēša dienu, kad pieminam visus tos, kur cīnījās par Latvijas brīvību, rīt, kad Dublinas dievnamā mēs aizdegsim kopīgi sveces, atceroties visus savus mīļos, kuri jau ir debes Tēva rokās. Un, protams, visu nākamo nedēļu, kas ir Latvijas svētku noskaņā. Un varbūt tanī, lai ieraugam to galveno virzienu, ka pasaules, ka Latvijas, ka mūsu, mana un tava nākotne ir, ja iemācīsimies sadarboties. Nevis veidot dzīvi, iekārojot, atņemot, iznīcinot, nogalinot. Un patiešām kā labs atgādinājums, lai kā dzīves moto mums visiem skan atkal lasījums no baznīcas gada grāmatas. Un tie ir Kristus vārdi, kuri ir pierakstīti Mateja evaņģēlī 5. nodaļā un 9. pantā, kur Kristus tā saka: Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Mēs lūgsim. Lielais mūžīgais Dievs, Tu, kas esi mīlestība, Tu, kas esi miers, mēs nākam pie Tevis šīs nedēļas noslēgumā. Nākam tādi, kādi esam, meklējot to skaidrību un tās atbildes, kuras var dot mums tikai Tu. Un atļauj, ka šajā sestdienas vakarā, aizdedzot lūgšanu sveci, aizdedzot Latvijas lūgšanu sveci, mēs noliekam malā steigu rūpes un apzināti atkal nākam pie Tevis, pievēršot savas sirds domas un visu savu uzmanību Tev. Ļauj, ka visi kopā, kas mēs esam šeit šobrīd, un arī kas vēlāk pievienosies šai lūgšanai, ka varam brīdi atkal pabūt kopā ar Tevi mierā un klusumā. Paldies, ka apjaušam, ka mūsu būtības dziļumos atrodam ilgas pēc Tavas klātbūtnes, un ir tik labi sajust Tavu tuvumu, sajust Tava gara klātnību, sajust Tavas valstības pieskārienu. Un tie ir mirkļi, kad Tu ienāc mūsu sirdīs un arī mūsu mājvietās. Mēs nākam lūgšanā pie Tevis vispirms jau ar pateicību, ka līdz šai vietai, līdz šim mirklim esi mūs sargājis. Un kaut arī mums ir tik daudz ikdienišķu rūpju, arī daudz nemieru pasaulē, īpaši esam pateicīgi par lielāko dāvanu, ko Tu mums dāvā, par laiku. Arī par šo mirkli, par minūtēm, par sekundēm, kurās varam būt kopā ar Tevi, kuras mūs atjauno, kuras dod spēku. Pateicamies par nedēļām, par dienām, kurās redzam un sajūtam Tavu žēlastību, ka varam būt kopā ar saviem mīļajiem. Pateicamies par nedēļām un dienām, kad esam veseli, kad katrs savu iespēju robežās varam strādāt,
ka varam būt kopā ar draugiem, ar kolēģiem, ka varam veidot nākotni kopā ar tevi. Un paldies par tava gara klātbūtni tagad. Paldies, ka esi tuvāk nekā dažkārt mēs domājam. Tu esi blakus vienmēr un visur, gan tad, kad mums iet labi un priecīgi, gan kad esam apjukuši. Kad ir bēdas, varbūt sāpes, bet tu esi mums blakus. Paldies tev. Paldies, Kristu, ka tu esi tas, kurš esi atradis un uzrunājis mūs. Un lai arī krītam un klūpam, tavs spēks, tava roka mums sniedz pretī vienalga, kur mēs arī atrastos. Lielais Dievs, mēs šodien īpaši lūdzam par šo pasauli. Īpaši lūdzam par latviešiem pasaulē. Mēs lūdzam par latviešiem mūsu zemē. Mēs lūdzam par sevi. Tēvs, un mums sāp sirds, ka pamanām, ka bieži nepaliek labāk, bet gan sliktāk. Un šķiet viss ir tāpēc, ka ignorējot tevi, likumsakarīgi iestājas sekas. Ka mazumā ir gājusi atbildība vienam pret otru. Ka kaut kur izgaist cieņa, izzūd mīlestība, bet tās vietā ir attiecības, kurās katram ir sava atbilde uz jebkuru jautājumu. Katram ir savs viedoklis, kur neinteresē, kas otram ir sirdī, neinteresē citu cilvēku viedokļi. Kur galvenais ir mans viedoklis, mana uzskatu pareizība, kur lepnība mīs ar vienaldzību, kur attiecībās dominē augstums un ledus, bet kur no ārpuses viss ir skaisti, līti, kulturāli, juridiski pareizi, bet iekšpusē tukšums. Rezultātā saprotams jēgpilns dzīves vietā, skrejienās sacensībās, kur katrs redz tikai sevi. Cilvēki paši veido elli jau šeit savas dzīves laikā, tur, kur atrodas, ģimenēs, darba vietās, sabiedrībā. Tēvs, mums nav vienalga. Tēvs, mums sāp sirds, ka cilvēku lepnība reizēm sasniedz jau galējo līmeni, kur tālāk ir tikai uguns, kurš sadedzina visus. Nemiers un naids, kurš sanaido, kurš izpost gan ģimenes, šķeļ sabiedrību, pretstatu veselas valstis. Kur sabiedrības un grupas, kurās tiek atbalstīts un kultivēts grēks, izvēles, kuras ietērptas kārdinājumos, no kurienes grūti tikt ārā. Un nedzirdami pasaulē cilvēkiem ir tavi vārdi, tavs un tavu dēlu lūgums. Griežaties prom no vecās domāšanas, atgriežaties, pamaniet taču, cik iznīcinoši ir tas ceļš, pa kuru reizēm ejiet. Kas apņojot par labāku nākotni, bet darot atkal un atkal tās pašas lietas, ka nekas jau nemainīsies, jo nekas nevar mainīties. Darot atkal un atkal to pašu. Mūžīgais Dievs, mēs lūdzam par saviem draugiem, kur pamanām, ka viņu dzīves dodas iznīcības virzienā, kur ģimenes jau ir izpostīts, kur dzīves vairs nelīdzinās dzīvēm. Tēvs, tu zini visu. Bet pretstatā tam akmens sirds vietā tu piedāvā īstu sirdi, izmainītu domāšanu, jēgpilnu dzīvi un labas attiecības, bet cik maz ir to, kuri to vēlas, kuri tev to lūdz ar patiesu sirdi. Tēvs, piedod, ka arī mēs varbūt domājot, ka vieni paši tiksim uz priekšu, un reti esam kopā ar tevi. Un tik reti dievnamā, kopā ar taviem bērniem, lai smeltos spēku tavos vārdos, tavā mīlestībā, tavos sakramentos, arī kopējā sadraudzībā un atbalstā. Un tad mums nav spēka, un rokas nolaižas. Tēvs, bet lūdzu dod vēl mums laiku, lai spētu sakārtot savas prioritātes tā, kā tu to vēlies, tā kā tu to esi paredzējis, kāds ir tavs labais prāts. Lūdzu dod laiku, lai mēs meklētu viens otru, atrastu viens otru. Dod mums savu gudrību, kā to izdarīt.
tiem no mums, kuri nevaram tikt uz priekšu bez tevis, negribam tikt uz priekšu bez tevis, un arī viens bez otra. Lūdzam, lai mūsu dzīves, lai tas, ko domājam, runājam vai daram, lai tas iekļautos tavā lielajā plānā, kas ir vislabākais arī mums, lai dzīvotu īstu dzīvi. Tā, lai mēs nestu svētību, attīstību, izaugsmi. Tēvs, tavs klusais vārds spēj atlaust akmens sirdis. Tavs klusums ir tas, kurš nāk pēc vētrām, pēc negaisiem. Tas runā vispārliecinošāk. Paldies, ka ir šis mirklis, kad varam katrs pārvērtēt sevi klusumā. Lai tava gaisma var iespīdēt mūsu sirdīs visos apslēptākajos stūros, lai izgaismotu visu. Ja vien lūdzam tevi patiesi un īsti. Un pat ja tas sāp, lai apzināmies, kādā stāvoklī mēs katrs tagad, šodien, šobrīd atrodamies tavā priekšā. Tēvs, mēs katrs lūdzam par sevi. Uzklausi šo sirds lūgšanu. Paldies, Tēvs, par šī klusuma elpu. Paldies, ka tu klusē, bet tomēr runā caur klusumu. Paldies par lēno balsi, kuru jaušam un dzirdam katrs savā sirdī. Paldies par nopietnību, ar kuru tu caur klusumu runā uz mums. Tēvs, dod mums savu gudrību. Dod spēku celties un izmainīt to, kas jāizmaina mūsu dzīvēs. Dod spēku, ka katrs varam sakārtot lietas mūsu dzīvē pēc taviem principiem, lai tava svētība pa pilnam var ienākt mūsu dzīvēs, mūsu mājās, mūsu ģimenēs. Mēs vēlamies būt miera nesēji, tavi bērni, kuri uzņemās atbildību. Jā, arī Latvijā, arī tur, kur tagad, vietās, kur mēs dzīvojam, kur uzņemamies atbildību par sevi, par savējiem, par draugiem, par darba kolēģiem, jā, sabiedrību un par valsti, jo tu esi katru cilvēku radījis. Un ja vajag, ka varam piedot un arī lūgt piedošanu, bet pār visam lūgt piedošanu tev. Lai apzināti izdarot savas dzīves izvēles uz priekšu, varam tev teikt, šeit es esmu Dievs. Lūdzu, lieto mani. Es vēlos sekot tev. Paldies par tavu beznosacījumu mīlestību, kuru sniedz visiem, kad mēs tevi lūdzam kopā sakot. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
Un lai katrā mājā, katrā vietā un katrā sirdī ienāk Dieva gudrība un Dieva miers. Esiet svētīti!